Labrīt! Un sveicu jūs visus šajā jaunajā gadā. Mums atkal ir dots jauns kunga žēlstības gads, un mēs varam visi būt pateicīgi par iepriekšējo. Kādam tas bijis priecīgāks, kādam varbūt netik priecīgs, bet vēlējums, protams, ir, lai mums visiem šogad labi klājas, vai ne? Un lai mēs tiešām arī nāk arvien tuvāk Dievam, tā kā viņš ir pienācis mums tuvu klāt. Sāksim šo dievkalpojumu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā un dziedāsim 153. dziesmu. Mums ir dziesmu grāmatas, tagad paņemsim dziesmu grāmatas 153. dziesma. Varam apsēsties. Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs. Tava varenība sniedzas debesu augstumos. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlastības un patiesības. Gods lai ir tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen.
147. psalmā mēs lasām: Cildini Jeruzāleme kungu, slavē savu Dievu Ciāna, jo viņš stiprina tavu bārtu bultas, viņš svētī tevi viducī tavus dēlus. Viņš noliek tavās robežās mieru, visbaltākiem kviešiem piepilda tevi. Viņš sūta savu pavēli zemei, žigli skrien viņa vārds. Viņš bārsta sniegu kā vilnu, sarmu kā pelnu skaisa. Met savu krusu kā drupačas, viņa sals liek ūdeņiem sastingt. Viņš sūta savu vārdu un kausē tos. Viņš puš savu vēju un ūdeņi plūst. Viņš pasludina savu vārdu Jēkabam, savus likumus un lēmumus Izrēlam. Tā viņš nav darījis nevienai tautai. Viņa lēmumus citi nezina. Slavējiet kungu! Svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumi piedoti un grēki izdzēsti, tāpēc zemosimies Dieva priekšā, visi no sirds lūgdami grēksūdzes lūgšanu. Visvarenais Dievs, tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, tev apslēpts nav nekas, piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu tevi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam vārdam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, sakojot Kristus pavēlei, es pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Gods Dievam augstībā, lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Vairs negaida mūs bargais sots, bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts un naidam nav vairs varas. Amen. Tas kungs, lai ir ar jums. Lūgsim Dievu. Vispēcīgais Dievs, mēs tev lūdzam, izlej pār mums sava miesā tapušā vārda jauno gaismu un dod, lai tāds ar ticību izgaismo mūsu dvēseles, atspīdēdama arī mūsu darbos. Caur viņu, mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen, āmen. Sveitīgi tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Apsēdīsimies un ieklausīsimies Dievu vārdu, kurā rakstīts. Un pirmais lasījums ir no Jeremijas 31. nodaļas, kur no 7. panta mēs lasām. Jo tā saka kungs, ar prieku apdziediet Jēkabu un gavilējiet par pirmo starp tautām. Skandiniet, slavējiet, sakiet, kungs glāb savu tautu Izraēla pārpalikumu. Redzi, es vedīšu viņus no ziemeļu zemes, no zemes nostūriem viņus sapulcināšu. Aklu un tīzlu, gan grūto, gan dzemdētāju, kā liels pulks viņi nāks un šeit atpakaļ. Ar raudām tie nāks un ar mierinājumu es viņus vedīšu. Es vadīšu viņus pie ūdens strautiem pa taisnu ceļu, kur tie neklups, jo es būšu Izraēlam tēvs, un Efraims ir mans pirmdzimtais. Tautas, klausieties kunga vārdu, stāstiet par to tālās salās, sakiet, tas, kurš izklīdināja Izraēlu, atkal to sapulcēs kopā un sargās to kā gans savu ganāmpulku. Jo kungs ir izpircis Jēkabu, no stiprās rokas atpircis viņu. Viņš nāks un dziedās Ciānas kalnos. Viņi tecēs pie kunga labuma, pie labības vīna
un eļas, un pie jēriem, un pie teļiem. Viņa dvēseles būs kā padzirdīts dārs, tiem vairs nenāksies nīkt. Tad jaunavas priecāsas dejā kopā ar večiem jaunekļiem, viņus sēres es pārvērtīšu, vercīšu līksmē, es mierināšu, es priecēšu viņu no rūpēm. Ar treknumu es dzirdīšu priesteru dvēseli, un savu tautu ar savu labumu sātināšu, saka kungs. Āmen. Otrs lasījums ir no jaunās derības, no Pāvila vēstules Efeziešiem 1. nodaļas, no 3. līdz 14. pantam, bet kontekstā es arī izlasīšu pirmos 2 pantus, un šis būs arī mūsu šīs dienas sprediķa teksts. Pāvils, pēc Dieva gribas, Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Jēzu Kristu ticīgajiem Efesā. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un no kunga Jēzus Kristus. Augsti slavēts, lai ir Dievs mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas mūs svētīs visās garīgās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībām. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu, par slavu savas godības pilnajai žēlastībai, ar ko viņš apžēlojies par mums savā mīļotajā. Kristu mums ir izpirkšana caur viņa asinīm, pārkāpumu, piedošanu, pēc Dieva bagātās žēlastības, ko viņš mums dāsni dāvājis visā gudrībā un izpratnē. Dievs mums darīs zinām savu gribas noslēpumu, pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristū kā padomu laiku piepildījumam. Visu apvienot Kristū, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma, lai mēs būtu viņa godības slava. Mēs, kas jau iepriekš esam cerējuši uz Kristu. Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju. Un viņā jūs, ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar apsolīto svēto garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu, un ka viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava. Aleluja! 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 Dziedāsim otro dziesmu, tā būs 67. dziesma. 67. dziesma.
Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausīsim lasījumu no Jāņa evaņģēlija, 1. nodaļas, kur no 10. panta mēs lasām. Viņš, gaisma, bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu saukdams. Viņš bija tas, par kuru es sacīju, tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlastību un vēl žēlastību, jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņu ir atklājis. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzam, atdari mūsu sirdis un prātus Taviem vārdiem, ka Tevs uzklausām saskaņā ar tiem dzīvojam, jo Tev vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Apsēdīsimies. Ar šo svētdienu beidzas Ziemassvētku liturģiskais cikls. Tātad, kā jūs šeit redzat, arī altāris visi greznots ar šo Ziemassvētku rotājumu. Tātad ar šo svētdienu beidzas Ziemassvētku liturģiskais cikls, un ar šo otrdienu, kas būs, sākas Epifānijas 8 nedēļu cikls. Un tā kā dievkalpojumi šeit Derbijā ir reizi mēnesī, tad mēs šodien mēģināsim apvienot Ziemassvētku noslēgumu ar Epifānijas laika sākumu, jo Epifānija turpina un paplašina Ziemassvētku tēmu. Epifānija burtiski nozīmē atklāšanās. Zvaigzne atklāja Kristu austrumu gudrajiem, tas ir pagāniem. Taču tā nav tikai ceļrādes uz Betlēmi, tā ir zīme, ka Dieva pestīšana vairs nav apslēpta vienai tautai, Izrēlam, bet tiek atklāta visām tautām. Atcerēsimies dievkalpojuma ievadā lasītā 147. psalma noslēguma vārdus. Viņš pasludina savu vārdu Jēkabam, savus likumus un lēmumus Izrēlam. Tā viņš nav darījis nevienai tautai. Viņa lēmumus citi nezina. Un lūk, tagad notiek liela pārmaiņa. Tagad tas, kas bija dots tikai Dieva izredzētajai tautai, Kristu ir darīts zināms, ir kļuvis pieejams visām tautām. Tā Ziemassvētku noslēgums teoloģiski ir cieši saistīts ar Epifānijas laiku. Un tāpēc nemulstiet, ka šajā Ziemassvētku laika svētdienā mēs dziedam jau Epifānijas laikam paredzētās dziesmas. Tas ir tāds mazliet pārējai. Kādu svētdienas rītu svešinieks Londonā piegāja pie policista un lūdza ieteikt viņam kādu baznīcu. Policists norādīja uz kādu baznīcu nepārāk tālu esošajā ielas galā. Kā ar citām baznīcām, kas pa ceļu jautāja svešinieks norādīdams uz vēl dažām baznīcām, kāpēc jūs tās neiesakāt? Patiesību sakot, atbildēja policists, es pats neesmu ticīgais, bet cilvēki, kas nāk no tās baznīcas, vienmēr izskatās priecīgi. Viņi ir citādāki. Ja es kādreiz nolemtu doties uz baznīcu, es droši vien dotos turp. Tur ir kaut kas, kas viņus dara priecīgus. Šis kaut kas visticamāk un drīzāk ir kas
Jēzus Kristus evaņģēlijs, kas ar svētā gara darbību iemiesojas mūsos. To nevar ar prātu izprast un izskaidrot, bet tam piemīt spēks sniegt prieku, mieru un sirds gandarījumu, ko šī pasaule nespēj dot. Kaut ko līdzīgu varam just, kad lasot Pāvila vēstuli Efeziešiem. Tā atklājas saviļņojošu skatu, vai tādu varētu teikt pat skaistu un plašu panorāmas skatu no radīšanas līdz jaunradīšanai, un kāda nozīme tajā visā ir Kristum. Jau no vēstules pirmajiem vārdiem staro prieks, kā Pāvils raksta, augsti slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētīs visās garīgajās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Un tā tālāk. Bībeles latviešu tulkojamā vēstules ievada 12 panti ir, es saskaitīju, 7 teikumi. Bet grieķu manuskriptā tas ir viens garš, sarežģīts teikums. Ir sajūta, ka Pāvils ir tādā sajūsmā par Dieva veikumu Kristu, ka viņš mēģina vienā elpas vilcienā pateikt visu, kas viņam ir uz sirds. Un viņš baidās pat apstāties, kad citādāk viņš ievilks elpu un vēl kaut ko piemirsīs pateikt. Viņam ir atklājies Dieva noslēpums Jēzu Kristu, un viņš vēlas to darīt zināmu visiem, kas līdzīgi viņam pašam ir sākuši ticēt Jēzum. Patiesi daudzi ir pievērsušies ticībai un iedvesmojušies labiem darbiem, pateicoties šīs vēstules vēstījumam. Viens no tādiem bija Džons Makejs, bijušais Princetonas teoloģiskā semināra prezidents. Šai grāmatai esmu parādā savu dzīvību, viņš rakstīja. Un viņš turpina skaidrot, kā 14 gadu vecumā viņš lasot vēstuli Efeziešiem piedzīvoja, kā viņš raksta, zēnisku sajūsmu Hailendas kalnos un kaislīgi slavēja Jēzu Kristu starp klintīm zvaigžņu gaismā. Lūk, viņa paša stāstījums par to, kas ar viņu notika. Es redzēju jaunu pasauli. Viss bija jauns. Man bija jauns skatījums, jauna pieredze, jauna attieksme pret citiem cilvēkiem. Es mīlēju Dievu. Jēzus Kristus kļuva par visa centru. Es biju atdzīvināts. Es patiesi biju dzīvs. Makejs atzīst, ka šī vēstule ir tīra mūzika. Šeit mēs lasām patiesību, kas dzieda, doktrīnu, kas ietērpta mūzikā. Es nešaubos, ka ir cilvēki, kam patīk studēt, patīk sēdēt bibliotekā un lasīt, pētīt grāmatas, salīdzināt vai kontrastēt dažādas domas, uzskatus un censties izprast būtību. Taču vairums cilvēku dod priekšroku izlasīt un uzklausīt citu veiktās izpētes rezultātus. Sakiet, vai jūs vēlētos studēt garu vēstuli kā tekstu un tur mēģināt saskatīt, varbūt pat grieķu valodā, kā tie vārdi, ko viņš katrs nozīmē, vai klausīties šo pašu tēmu, ietērptu muzikā? Vai jūs vēlaties mācīties doktrīnas no grāmatām, vai klausīties tās kā mūziku? Varbūt tas ir atkarīgs no tā, vai mēs labāk uztveram ar acīm vai ar ausīm. Bet varbūt mūzika ir spēja skart mūs dziļāk nekā lasītajam tekstam. Lai kā tas būtu, mēģināsim ieklausīties Pāvila argumentos. Tematiski vēstule Efeziešiem apraksta draudzes jeb mūsu dzīvi Kristū. Tās ievadu var sadalīt divās daļās. Tur no 3. līdz 14. pantam ir Dieva slavēšana, un tad no 15. panta tālāk līdz 2. nodaļas 10. pantam ir lūgšana. Un šodien tātad mēs veltīsim laiku, lai aplūkotu pirmo daļu Dieva slavēšanu. Pāvils slavē Dievu par to, ka viņš mūs Kristū ir svētījis, kā viņš raksta, ar katru garīgo svētību. 4., 5. un 10. pantā lasām par 3 konkrētām svētībām. Izredzētību, adopciju
un visa apvienošanu Kristū caur svētā gara klātbūtni ticīgajos. Šis vēstules fragments faktiski ir vērienīgs Izraēla stāsta pārstāstījums. Dieva izredzētās tautas izveidošana, Izraēla tautas izglābšana no Ēģiptes, lai tā kļūtu par Dieva īpašumu, un Dieva plašāka nodoma atklāšana un personīgā klātbūtne izredzētās tautas ceļojumā uz apsolīto zemi. Tikai tagad tas viss ir pārsteidzoši piepildījies Jēzu Kristu un arī pie pagāniem, kas sākuši ticēt viņam. Tātad tās svētības, kas agrāk attiecās tikai uz Izraēlu, tagad Kristu attiecas uz visiem, kas tic viņam. Šīs trīs svētības vēstule Efeziešiem ir aprakstītas pagātnes, tagadnes un nākotnes izteiksmē. Mēs tikām izredzēti jau pirms pasaules radīšanas, mēs tiekam šodien adaptēti, uzņemti Dieva ģimenē par Dieva dēliem un meitām, un viss tiks apvienots Kristu, Dievam par slavu un godu. Tātad vispirms par izredzētību. 5. pantā lasām, ka visu svētību saņēmēji ir tie, kurus Dievs jau iepriekš lēmis pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Šodien mēs teiktu arī par dēliem un meitām. Ja? Dažiem teologiem šis pants ir klupšanas akmens. Izredzētības mācība ir bibliska. Taču gadās, ka cilvēki to izstiep tālāk par tās sākotnējo mērķi. Dažiem teologiem izredzētība nozīmē kaut ko līdzīgu iepriekš nolemtībai. Latviski ir tāds vārds iepriekš nolemtība. Tātad, ja? Jūs varat darīt, ko ne jūs tur gribat, bet kā ir tāds sakām vārds, kam ir lemts bedrē krist. Vai ne? Tātad dažiem tas nozīmē to, ka beigās viss ir nolemts, visi tiek pestīti. Visi. Izklausās jau, protams, skaisti. Tikai tad viss misijas darbs faktiski ir bezjēdzīgs. Jo neatkarīgi no tā, neatkarīgi no mūsu izvēles, vai mēs darām tā, vai domājam tā, vai rīkojamies tā, beigās mēs tāpat visi tiekam izglābti. Citiem tas nozīmē, ka Dievs tikai dažus ir izredzējis glābšanai. Un te atkal, līdzībā runājot, ja tu esi dzimis turīgā ģimenē, tev viss būs labi, ja neesi, tu vari pūlēties, cik gribi, tāpat nekur uz augšu neizsitīsies. Ja? Vai, kā saka, šajā gadījumā, tu vari gribēt būt pestīts, bet tu nav lemts tev vienkārši. Bet šāds uzskats ir pretrunā ar Bībeles apgalvojumu, ko mēs lasījām Jāņa evaņģēlijā. Viņš nāca pie kā? Pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kas viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Tātad vai ievērojat šeit pretrunu un divus nosacījumus? Savējie viņu neuzņem pēkšņi, bet svešiem, kas viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, tiem viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Neizskatās pēc iepriekš nolemtības uz pazušanu, vai ne? Izredzētība drīzāk saistās ar Dieva vēlmi glābt visus, nekā ar Dieva priekšzināšanām konkrēti, kurš cilvēks tiks glābts un kurš pazudināts. Jā, Dievs jau sākumā, kā viss zinošs, jau sākumā zina galu. Tomēr man ir sajūta, ka lai gan viņš zina visu, tajā pat laikā viņš it kā izvēlas nezināt visu. Un šo šķietamo pretrunu ir brīnišķīgi uztvēris latviešu tautas rakstnieks Rudolfs Blaumanis. Stāstā tur, kur neviens nav bijis, viņš aino sarunu debesīs starp atpestīto cilvēku un Jēzu. Tu mani saproti, tu man vienmēr esi bijis tāds tūs. Tu man esi ticējis, jautā Jēzus. Ar vienu, bet tu taču zini visu. Es tev prasu tādēļ, ka tevi mīļoju. Mīlestība grib sarunāties. Es zinu visu, un es arī nezinu visu. Tas ir tāds noslēpums.
Patiesi, Dievs ir izredzējis, jeb lēmis visus glābt caur Kristu. Tāpēc Jēzus nāca un mira par visiem. Taču jautājums paliek, vai mēs to pieņemam? Jūs varat turēt rokā visdārgāko dāvanu, gatavi to pasniegt kādam iepriekš, kā mēs sakam, izredzētam cilvēkam, bet ja cilvēks stāv, rokas kabatās sabāzis un to nepieņem, viņš paliek bez dāvanas. Līdzīgi Dievs ir lēmis glābt visus, taču tas prasa mūsu atsaukšanos. Nevelti Jēzus aicina, seko man. Par adopciju. Pieņemšana par Dieva dēliem un meitām ietver gan privilēģijas, gan pienākumus. No vienas puses pieņemšana Dieva ģimenē atver tieši pieeju Dievam tēvam. Tieši pieeja nenozīmē, ka mēs nākam pie Dieva patiešo, it kā mēs būtu tik cienīgi. Nē, mēs tuvojamies Dievam caur Jēzu Kristu, pateicoties viņa nopelnam. Viņā mēs esam Dieva dēli un meitas. Mēs lūdzam Dievu caur Jēzu Kristu viņa vārdā, jo tikai caur viņu mēs saņemam izpirkšanu, piedošanu un žēlastību. Un tas noved mūs pie atbildības no otras puses. Jūs varat iedomāties karaļa bērnus, kas bļaustās, ālējas un kā citādi uzvedas karaļa dzimtai nepiedienīgā veidā. Varbūt pie cilvēkiem kaut kur varbūt tas ir iespējams, taču pie debesu karaļa. Šīs pašas vēstules 5. nodaļā Pāvils pamāca: būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu un jauku smaržojošu ziedojumu. Angļu tulkojumā tas skan šādi: be imitators of God, as his beloved children. Skaisti, vai ne? Kāds ir šo jauno attiecību ar Dievu mērķis? Pāvils raksta: Dievs mums darīs zināmu savas gribas noslēpumu pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristū, kā nodomu laiku piepildījumam, visu apvienot Kristū. Gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Mēs varētu jautāt, ko nozīmē apvienot visu Kristū? Personīgā līmenī tas nozīmē, ka mūsu dzīve nav sadrumstalota starp svēto, dienišķo, jeb ikdienišķo. Viss kļūst vienots, viens. Visam pāri ir šis lielais mērķis uz vienotību. Un līdz ar to manas dzīves vērtību nenosaka mani panākumi vai neveiksmes, bet mana atsaukšanās Kristus evaņģēlijam. Vēl vairāk, grieķu vārds, kas tulkots kā apvienot, burtiski nozīmē savest zem vienas galvas, jeb sakārtot zem viena centra. Tas nozīmē, ka Kristus ir galva visam, viņš ir centrs un viņš ir mēraukla. Apvienošana nenozīmē vienādu kultūru, vienādu pielūgsmes stilu, bet vienotību patiesībā. Visa sakārtošana pareizās attiecībās ar Kristu. Kristus ir kritērijs, pēc kura tiek vērtēts taisnīgums, patiesība, mīlestība, un baznīca ir kā zīme un liecība par šo nākamo realitāti. Vai mēs ikdienas lēmumos uzticam Kristum mūsu dzīves vadību? Tas nozīmē, ka Kristus nav tikai palīgs grūtībās, kurās mēs, ja esam godīgi, bieži vien nonākam paši savu lēmumu dēļ, bet galva, kas nosaka kursu. Un visbeidzot par svētā gara zīmogu. Ievads noslēdzas ar skaistu apsolījumu. Viņā jūs ticēdami evaņģēlijam esat apzīmogoti ar apsolīto svēto garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu,
lai mēs esam viņa godības slava. Kristīgā baznīca saņēma Jēzus apsolīto svēto garu vasaras svētku dienā. Pāvils raksta, ka svētā gara klātbūtne mūsu dzīvē ir ķīla, jeb priekšapmaksa tam, ka mēs saņemsim mantojumu, un vienlaikus svētais gars ir apliecinājums, ka mēs esam atpirkti un esam Dieva īpašums. Svētā gara klātbūtne mūsu dzīvē ir kā dzimšanas apliecība, kas apliecina, ka esam debes Tēva bērni. Tā ir kā sadarināšanās gredzens, ko pasniedz pirms kāzām. Dodot svēto garu, Dievs ne tikai apsola mums mūsu mantojumu, bet patiesībā dod mums jau tā priekšnojautu, kas tomēr ir tikai neliela daļa no nākotnes dāvanas. Bet tas viss pamatojas Kristus nopelnā, atklājot mums Dieva mīlestību līdz galam. Es vēlos noslēgt ar stāstu. Kāds zēns cītīgi strādāja, lai uzbūvētu burulaivu. Kad laiva bija gatava, viņš to aiznesa uz ezeru un iestūma ūdenī, cerot, ka tā peldēs. Protams, ko līdz uzpūta vējš, mazā bura piepūtās un laiva šūpodamās sāka slīdēt pa viļņiem. Pēkšņi pirms mazais zēns to aptvēra, laiva jau bija ārpus viņa rokas stiepiena attāluma, un lai gan viņš iebrida ūdenī un mēģināja to satvert, laiva jau slīdēja tālāk dzelmē. Vērojot to aizpeldam, viņš cerēja, ka varbūt vēja virziens mainīsies un tā atgriezīsies pie viņa. Un tā vietā viņš redzēja, kā laiva aizpeld arvien tālāk un tālāk un tālāk, līdz tā pazuda viņa skatienam. Kad viņš raudādams pārnāca mājās, viņa māte jautāja, kas notika? Vai tā nepeldēja? Zēns atbildēja, tā peldēja pārāk labi. Viņa aizpeldēja. Pēc nedēļas zēns bija pilsētas centrā un gāja garām lietotu preču veikalam. Un tur skatlogā viņš ieraudzīja savu burulaivu. Tā neapšaubām bija viņa burulaiva, un tāpēc viņš iegāja veikalā un teica īpašniekam, tā ir mana laiva. Viņš piegāja pie skatloga, paņēma to un devās prom. Veikala īpašnieks teica, pagaidi, puisīt mirkli. Tā ir mana laiva. Es to nopirku no kāda klienta pirms dažām dienām. Zēns teica, nē, tā ir mana laiva. Es to uzbūvēju, paskatieties, un viņš rādīja pārdevējam vēl tur tās skrambas laivas korpusā, kuras bija palikušas, kad viņš bija to apstrādājis ar kaltu un slīpējis. Un veikalnieks teica, piedod, bet šobrīd tā ir mana. Ja tu vēlies, tev tā ir jānopērk. Zēns steigšas devās mājās, paķēra savu krājkasīti un skrēja atpakaļ uz veikalu. Viņš sasita krājkasīti uz letes un teica, viss, kas man ir. Izejot no veikala un turot laivu sev cieši piespiestu klāt, bija dzirdams, kā viņš saka, tu esi mana laiva, tu esi divreiz mana laiva. Pirmkārt, tu esi mana laiva, jo es tevi uzbūvēju, un otrkārt, tu esi mana, jo es tevi nopirku. Mīļotie, Dievs ir izdarījis mūsu labā to, ko mēs paši nespējam izdarīt. Mēs piederam Dievam. Mēs divreiz piederam Dievam. Pirmkārt, mēs piederam viņam, jo viņš mūs radīja. Un otrkārt, mēs piederam viņam, jo viņš mūs atpirka. Kāds teologs to ir izteicis šādi. Mūs radīja mūsu glābējs un mūs izglāba mūsu radītājs. Jēzus samaksāja augstāko cenu, pilnu cenu, lai mūs atpestītu. Vēl vairāk, viņām mēs esam pieņemti par Dieva bērniem un esam saņēmuši svēto garu kā apliecinājumu zīmogu, ka esam Dieva bērni, kā ķīlu tam, ka saņemsim mūsu mantojumu. Un vai tas nav iemesls priekam un pateicībai? Tāpēc arī mēs kopā ar Pāvilu varam izsaukties. Augsti slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētīs visās garīgās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Āmen.
Un piecelsimies tagad un apliecināsim Dievu priekšā savu kristīgo ticību ar apostoļu ticības apliecības vārdiem, visi kopā sacīdami. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen, amen, amen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā jūs sirdis un domas Jēzu Kristu. Amen. Apsēdīsimies un dziedāsim 404. dziesmu. Dziesma numur 404. Uzklausīsim ziņojumus. Tātad dievkalpojumi Derbijā notiek katra mēneša 1. svētdienā 11. Un tagad es jau varu jums arī oficiāli paziņot, ka 31. janvārī Derbijā viesosies Elizeja. Tātad ir sarunāts, norunāts, sakārtots viss, jā. Tātad no Elizejas abi mācītāji Indulis Spaičs un Kaspars Simonovičs būs šeit Derbijā. Un tātad lūgums sekot reklāmai, un kad būs, tad arī aktīvi dalaties ar to, lai tiešām cilvēki nāk un iepazīstas. Un šeit man arī jums vēl ir jāatgādina viena lieta, ka viesošanās ir par ziedojumiem, lai sektu visiem ceļa izdevumus. Tā kā arī par to jāgādā. Tātad prāvests Simons lūdza, lai rezervē laiku šeit baznīcā 31. janvārī no 12. līdz 4. 31. janvārī no 12. līdz 4. lai varu organizēt Elizejas dienu.
1. februārī svētdienā šeit kalpos prāvests Imants Miezis, un arī piedalīsies tādi mācītāji Induls Paičs un Kaspars Simonovičs. 1. martā savukārt atkal pie jums būšu es. Un pirms pāris mēnešiem mēs sākām iesvētas kursu tiešsaistē. Tagad tas ir noslēdzies. Un prāvests Imants Miezis ziņo, ka pagājušo nedēļu Dublinā tika kristīti 3 bērni un iesvētīti 3 jaunieši. Februārī tiks iesvētīta 1 jauniete un martā Londonā vēl 2 jaunietes. Dublinas draudzēji pievienojās arī 3 pieaugušie, kas Latvijā bija Luteriskās baznīcas locekļi. Savukārt mums Latvijā būs 1 iesvētāmā. Tātad kopumā 10 kristāmie vai iesvētāmie. Un tagad ir tāds skaists brīdis jubilejas. Vakar kopā ar Unu un Jūri, ar Agnesi un Bruni mēs apciemojām Zentu Vītolu, lai draudzes vārdā sveiktu viņu 101 gadu jubilejā. Es nezinu, varbūt kāds vēlas pateikt kādu vārdu, kā tur bija, kā mums gāja. Man liekas, ka mēs atgriezāmies tad, kad bija jau tumšs. Jā. Tātad Zenta jūtas labi, ir pie veselības un priecājās arī par draudzes apsveikumu. Un tiešām prieks bija satikt viņu atkal redzēt tādā labā noskaņojumā un labā možā garā. Un tiešām prieks, ka cilvēkam ir tik garš, skaists mūžs. Un mums šodien ir 3 jubilejas. Mēs vēlamies sveikt tātad Alanu un Sandi. Es jūs aicināšu panākt uz priekšu. Sveiciens dzimšanas. Jā, birthday. Congratulations. Thank you so much, birthday. Thank you. Paldies. Ziniet, ir vēl 3. jubilārs. Es aicinu Oskaru. Apsveicam, lai Dievs tev svētī. Lūdzu. Sveicam, piecelsimies tagad atkal kopā un lūgsim Dievu. Lūgsim par kristīgās baznīcas un par pasaules vajadzībām, visi kopā sakot, Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Augstais Dievs, šajā brīdī mēs lūdzam par kristīgās baznīcas vienotību, lai tā būtu vienota, kā tu esi viens trīsvienīgs Dievs. Mēs lūdzam par mūsu arhibīskapu Kārli Žolu, par emeritētajiem arhibīskapiem Lamzu Ševicu un Elmāru Ernstu Rozīti, par Lielbritānijas un Īrijas apgabala prāvestu Imantu Miezi, par Lielbritānijas apgabala prāvestu emeritus Andri Abakuku. Mēs lūdzam par Ņujorkas draudzi, tās mācītāju Juri Saivaru un diakonu Baibu Kļaviņu, kā arī par Drustu draudzi un tās mācītāju Ediju Kalniņu. Tāpat mēs lūdzam par mūsu Vidus Anglijas draudzi, par tās aicinājumu dzīvot Dieva godam, mīlestībā iekļaujot visus, kurus Jēzus aicina draudzē. Mēs lūdzam par Vidus Anglijas draudzes priekšnieci Unu Torsteri un par Derbijas kopas vecāko Ines Pienāru, par pērmenderi Bruni Višņakovu un klaviermeisteri Dainu Velārdu
Kungs, dāvā tavas baznīcas un draudzes ganiem, vadītājiem un atbildīgos amatos ievēlotiem draudzes locekļiem, drosmi un gudrību, spēku un izturību un pacietību viņa īpašajā aicinājumā. Dāvā ikvienam draudzes loceklim sirds siltumu un mīlestību pret savu tuvāko. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Mēs lūdzam par cilvēkiem, kas ieņem vadošas amatus mūsu valstī un visā pasaulē, lai valdības rūpējas par cilvēkiem ar taisnīgumu un līdzjūtību. Dod visiem, kas kontrolē ekonomiskos un militāros spēkus, gudrību izvēlēties kopīgo labumu, nevis personīgo vai politisko labumu. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Mēs lūdzam par tiem, kam ir maz varas un teikšanas. Tu aizstāvi nabago lietu. Dod arī mums drosmi un gribi iestāties par tiem, kas nespēj sevi aizsargāt. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Mēs lūdzam par cilvēkiem, kuri šodien meklē dzīves jēgu un mērķi savai dzīvei. Vadi un virzi viņus viņu garīgajā meklējumā un ceļā. Atdari viņa acis saskatīt tavu klātbūtni šajā pasaulē, gudrību atšķirt patiesību no maldiem, dāvā drosmu un zināt, kā arī visos viņa meklējumos. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Visbeidzot, mēs lūdzam par tiem, kurus šodien pārņem tumsa, par tiem, kurus pārņem bēdas, par tiem, kurus pārņem depresija, par tiem, kuri bez darba vai nonākuši ekonomiskās grūtībās, par tiem, kas cīnās ar slimību vai grūti dod sokas atveseļošanās. Mēs lūdzam par tiem, kuri ir atsvešinājušies viens no otra, un par cilvēkiem, kas piedzīvo lielas pārmaiņas dzīvē. Un tagad klusuma brīdī mēs lūdzam par tiem, kurus nesam savā sirdī, un mēs lūdzam arī par mūsu pašu vajadzībām. Kungs, sūti savas klātbūtnes gaismu un mieru, sūti arī mūs, lai mēs varētu nest Kristus mīlestību viens otram un tādējādi sniegt atbalstu un jaunu cerību. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Dievs paplašina mūsu uzticēšanās tev apvāršņus, lai mēs spētu ieraudzīt daudzos noslēpamainos un brīnišķos veidus, kā tu darbojies pasaulē, un varētu ar prieku un pateicību pievienoties debesu pulkiem, kas dienām un naktīm teic tavu godu un slavu. Kristu, caur Kristu, tava svētā gara spēkā mēs lūdzam. Āmen. Apsēdīsimies un dziedāsim 69. dziesmu. Dziesma numur 69.
Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīga, ka tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās pateicam. Jo vārda miesā tapšana rāda mūsu garā acīm tavas godības jauno gaismu, un kļūstot redzams miesā, viņš iededzina mūsos mīlestību uz neredzamiem labumiem. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam tavu godību dziedādami. Mūsu kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Mēs tev piesaucam, žēlīgais debes Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas pie tava galda sapulcēti no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienota ar tavu dēlu, mūsu kungu, pēc viņa apsolījuma. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Āmen. Ak, tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Āmen. Ticībā taisnotie mums ir miers ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas mūs ievedis viņa žēlastībā. Kunga miers, lai ir ar jums vienmēr, un sveiksim viens otru ar mieru sveicienu, sakot: miers ar tevi. Miers ar tevi, Kristīte.
This mirrors are there without this mirrors many women are. Nāciet, viss ir sataisīts. Brunīt. Paņemšu to jau, jā? Es tev pasludinu Dievu žēlastību, visu tavu grēku piedošanu, Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dievu žēlastību, visu tavu grēku piedošanu, Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dievu žēlastību, visu tavu grēku piedošanu, Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dievu žēlastību, visu tavu grēku piedošanu, Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Ņem un dzer Kristus asinis par tevi. Ņem un dzer Kristus asinis par tevi. Ņem un dzer Kristus asinis par tevi. Ņem un ēd kā Kristus miesa, kas par mūsu grēkiem dod. Ņem un ēd kā Kristus miesa, kas par mūsu grēkiem dod. Ņem un ēd kā Kristus miesa. Ņem un dzer Kristus asinis par tevi. 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 Ejiet ar mieru. Es tev pasludinu Dievu žēlastību, visu tavu grēku piedošanu, Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dievu žēlastību, visu tavu grēku piedošanu, Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dievu žēlastību, visu tavu grēku piedošanu, Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dievu žēlastību, visu tavu grēku piedošanu, Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Ņem un dzer Kristus asinis izlietas par tevi. 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 Ejiet ar Dievu mieru.
Stapes lūdzu Dievu žēlastību, visu grēku piedošanu Dievu Tēvu, Dēlu un Svētā gara vārdā. Āmen. Stapes lūdzu Dievu žēlastību, visu grēku piedošanu Dievu Tēvu, Dēlu un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev pasludinu Dievu žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev pasludinu Dievu žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Ja mums ir Kristus asins izlietas par tevi. 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 Ejiet ar Dievu mieru. Es tev pasludinu Dievu žēlastību, visu tavu grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Ņemaniet Kristus miesa laust par tevi. Ja mums ir Kristus asins izlietas par tevi. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir mīlīgs. Aleluja! Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Aleluja! Kungs atjauno mūs caur šo sakramentu, kurā atkal svinam tavu mīļotā dēla dzimšanu, kas veco cilvēku dara jaunu. Caur viņu mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu uz tevi, un tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu par tevi un tev mieru. Amen. Vēl apsēdīsimies un dziedāsim 333. dziesmu.